tipu tapu pasaciņa. Indijas pasaka negantais tīģeris. Reiz gāja pa ceļu sirmgalvis un ieraudzīja krātiņu, bet krātiņā ieslodzītu tīģeri. Tīģeri bija saķēruši zemnieki. Kad sirmgalvis gāja garām, tīģeris viņu pasauca un teica: Mans brāli, ak, mans brāli, apžēlojies par mani, izlaid mani no šī krātiņa kaut uz 1 minūti nodzerties, jo es beidzos nost no slāpēm. Sirmgalvis atbildēja: Nē, es nelaidīšu, jo, ja izlaidīšu, tu mani apēdīsi. Ak, nē, es tev saku patiesību, ka neaiztikšu tevi. Vai tiešām es būšu tik nepateicīgs? Izlaid mani, es izdzeršu tikai 1 malku un tūliņ atgriezīšos. Sirmgalvim iežēlojās tīģera, un viņš atvēra krātiņa durvis. Un tanī pašā acu mirklī tīģeris izlēca no krātiņa un iesaucās: Nu, vispirms es noēdīšu tevi, un pēc tam uzdzeršu ūdeni virsū. Bet Sirmgalvis teica: Nesteidzies mani nonāvēt, pa priekš pajautāsim 6 ceļa gājējus. Ja viņi teiks, ka tev ir tiesības mani nonāvēt, tad es labprāt miršu. Labi, atbildēja tīģeris. Lai notiek pēc tava prāta. Mēs pa priekšu uzklausīsim 6 ceļa gājējus. Sirmgalvis ar tīģeri devās ceļā un gāja, kamēr nonāca pie banānkoka. Sirmgalvis prasīja kokam: Banānkoks, banānkoks, uzklausi mūs un dod mums atbildi. Kādu lai jums dodu atbildi? Jautāja banānkoks. Šis tīģeris, teica Sirmgalvis, lūdza, lai es izlaižot viņu no krātiņa, tikai uz 1 acu mirkli nodzerties, un nosolījās man nedarīt nekā ļauna. Bet tagad, kad ticis ar manu palīdzību brīvē, viņš grib mani nokost, vai viņam ir tādas tiesības? Banānkoks atbildēja: Ļaudis bieži atnāk atpūsties manā vēsajā ēnā no dedzinošās saules, bet pēc tam, kad atpūtušies, viņi lauž un griež manus skaistos zarus un izmetā pa zemi lapas, kas deva ēnu. Tīģeri, kod vien nost cilvēkus, jo cilvēki ir nepateicīgi. Pie šiem vārdiem tīģeris jau gribēja mesties virsū Sirmgalvim un viņu saplosīt, bet tas ieteicās: Tīģeri, tīģeri, nenonāvē mani tūliņ, jo tu nosolījies uzklausīt 6 atbildes. Labi, atteica tīģeris, un viņi gāja tālāk. Pēc kāda laiciņa viņi satika kamieli. Kamieli, ak, kamieli, Sirmgalvis iesaucās: Uzklausi mūs un izlem tiesu. Par ko jums izlemt? Ieprasījās kamielis. Un Sirmgalvis izstāstīja, ka tīģeris lūdzis atvērt krātiņu un nosolījies viņam nekā nedarīt, bet pēc tam lauzis vārdu. Vai tīģerim ir taisnība vai ne? Prasīja Sirmgalvis. Un kamielis atbildēja: Kad es vēl biju jauns un spēka pilns un strādāju daudz, mans saimnieks mani lutināja un deva labi ēst. Tagad esmu vecs un zaudējis spēkus cilvēka darbā, bet viņš krauj man virsū tik smagas nastas, ko nespēju nest, un mērdē mani badā, sit un nejūt pret mani nekāda žēluma. Tīģeri, kod vien nost cilvēku, jo cilvēki ir nepateicīgi. Un tīģeris gribēja uz vietas saplosīt Sirmgalvi, bet tas iesaucās: Pagaidi, tīģeri! Un viņi turpināja kopā tālāk savu ceļu. Drīz viņi satika Bifeli, kas gulēja ceļmalā. Sirmgalvis viņam teica: Mans brāli Bifeli, uzklausi mūs un izspried tiesu. Kādu tiesu jums izspriest? Ieprasījās Bifelis. Sirmgalvis stāstīja: Es atradu tīģeri krātiņā, un tīģeris lūdza, lai viņu izlaiž nodzerties ūdeni. Viņš nosolījās man nedarīt nekā ļauna, bet, kad viņu izlaidu, viņš vairs netur savu vārdu un grib mani nokost. Vai viņam ir tādas tiesības vai nav? Bifelis teica: Kad man vēl bija diezgan spēka strādāt, mans saimnieks mani kopa un lutināja, bet tagad, kad esmu kļuvis vecs, viņš aizmirsis visu, ko viņa labā esmu darījis, un pameta mani, lai nosprākstu te ceļmalā badā. Kod viņu nost, tīģeri,
jo cilvēki nepazīst pateicības. Tagad gan es tevi nokodīšu, ieteicās tīģeris. jo 3 no 6 ir jau izteikušies, ka man taisnība. Nē, atbildēja Sirmgalvs, pajautāsim vēl pārējiem 3. Viņi gāja tālāk un ieraudzīja ērgli, kas lidoja augstu gaisā. Sirmgalvis tam uzsauca: Ērgli, varenais ērgli, uzklausi mani un izspried tiesu. Kādu tiesu jums izspriest? Ieprasījās ērglis. Sirmgalvis atkārtoja ērglim savu stāstu, bet tas atbildēja: Kā? Tikko cilvēki mani ierauga, viņi raida uz mani savas bultas. Viņi lien augšā klintīs un zog no līzdas manus bērnus. Kod vienos cilvēku, tīģeri, jo viņi ir mūsu ienaidnieki. Kā? Tīģeris ierūcās un teica, Visi ir pret tevi, cilvēku. bet Sirmgalvis vēl ieteicās: Pagaidi vēl drusciņ, mēs pajautāsim vēl atlikušajiem 2. Viņi satika aligatoru, un Sirmgalvis tam izstāstīja, kāds viņu starpā strīds, bet aligatoram bija tūliņ spriedums gatavs. Man tikai jāpabād galvā ārā no ūdens, kad cilvēks bez kavēšanās met man tēvu uz virsū un cenšas mani nogalināt. Ēd vienu otru cilvēku, tīģeri, jo kamēr vien zemes virsū atradīsies ļaudis, mums nebūs nekāda miera. Sirmgalvis nodomāja: Tagad gan pienācis man gals. Tomēr viņš vēl reizi palūdza tīģeri pagaidīt un paklausīties, kā viņu strīdu izspriedīs 6. ceļa gājējs. Kā 6. viņiem nāca pretī šakālis. Sirmgalvis atkal atkārtoja savu stāstu un piebilda: Mans brāli šakāli, kā tu izspriedīsi mūsu lietu? Bet šakālis atbildēja: Lai noteiktu, kuram no jums taisnība, bet kuram nē. Man pašā acīm jāredz, kā viss bija, kad jūsu strīds iesākās. Parādiet man, kur tas bija. Tad Sirmgalvis ar tīģeri griezās atpakaļ uz to vietu, kur viņi pirmo reizi satikās. Arī šakālis gāja viņiem līdzi. Kad viņi bija nonākuši satikšanās vietā, šakālis teica: Nu, cilvēk, tagad tu man parādi taisni to vietu, kur tu stāvēji. Lūk šeit, atbildēja Sirmgalvis un nostājās blakus dzelzs krātiņam. Vai tā bija uz mata? Šakāls ieprasījās. Tieši tā, atbildēja Sirmgalvis. Bet kur bija tīģeris? Prasīja šakālis. Krātiņā. Atbildēja tīģeris. Tā ir nenoteikta atbilde. Ieteicās šakālis. Kādā vietā krātiņā stāvēji? Uz kuru pusi skatījies? Nu, lūk, te es stāvēju. Norādīja tīģeris ielēgdams krātiņā. Lūk, te es stāvēju ar galvu uz to pusi. Ļoti labi, Teica šakālis. bet man jāzina visi sīkumi, citādi nevaru pareizi izspriest. Vai krātiņa durvis bija atvērtas vai aizvērtas? Aizvērtas un aizslēgtas, Sirmgalvis paskaidroja. Tad aizver un aizslēdz tās. Teica šakālis. Kad Sirmgalvis to bija izdarījis, tad šakālis iesaucās. Ak, ļaunais un nepateicīgais tīģeri! Ja cilvēks tevi izlaida no krātiņā, vai tad viņam nenāktos labāka pateicība nekā nāve tavos zobos? Tagad sēdi te, kamēr nosprāksti, jo otru reizi tevi neviens nelaidīs ārā. Ej tagad savu ceļu, mans brāli cilvēku. Tev pa labi, bet man pa kreisi. Tad šakālis pagriezās uz kreiso pusi, bet Sirmgalvis aizgāja pa labi, un katrs aizgāja savu ceļu.